Tā, dodamies pie pirmās mūsu tēmas, tātad virsmas gruntēšana. Un te atkal mazais pastāsts, tests un nedaudz nelielas schēmas. Tātad šeit ir parādīti mūsu pamata 4 grunts krāsu un grunts produkti. Ir veikts nelielas izmaiņas, ar ko mēs jūs gribam arī iepazīstināt. Tie klienti, kas zināja iepriekšējos nosaukums, tātad te būs arī parādīts, kā viņi mainās, un es pa katru produktu izstāstīšu detalizēt. Faktiski, runājot pa grunti, pēc mana mazā monologa, zīmējot schēmu, mana vēlme, lai jūs nevis dzirdat, bet sadzirdat atšķirības pa katru produktu. Un ja jūs viņus izpratīsiet un sadzirdēsiet, jūs mācēsiet katrā situācijā pieņemt pareizu lēmumu, kuru grunti izmantot. Mūsu teiksim, platuma grādos, mūsu valstī es sastopos ar to, kad pārdodot klientam produktus, parasti ir scenārijs sekojošs. Andrej, iedod man špakteli, tik maisu, krāsosim ar tādu krāsu, ok? Es saku, kā ir ar gruntu? Nē, grunts jau ir. Iepriekš no flīzētāja palika knauftīv grunts, visi kārtībā. Nevajadzēs, ja pietrūks, pasūtīsim. Viens scenārijs. Otrs scenārijs. Jā, grunti jau nopirku, pasteidzos, tāpēc, ka tevi nevarēja sazvanīt. Saukšu brandus, lai būtu visiem skaidrs. Masterline, grunts ir. Ir, viss kārtībā, tīvgrunts ir. Trešais scenārijs. Nē, grunts ir. Ir tīvgrunts objektā. Es saku, kāda? Es nezinu, baltās kamnās pieniņš. Labi. Uz ko es pilnīgi atklāti un vienkārši pasaku. Vecais, tad, kad tev kaut kas nesanāks, nezvani man. Un tad paliek nēr, nu labi, pieliec kādu kannu. Labi, ok. Mēs iziesim cauri gruntīm, un es uzīmēšu par katru produktu, kā viņš strādā, lai jūs saprastu, kurā situācijā, kuru produktu izmantot. Tātad bāze mums ir Flūger Nondrips, te būs arī testiņi, es ceru uz jūsu atbalstu, ka kāds man palīdzēs. Bāze ir dziļumgrunts Flūger Nondrips. Tālāk ir tātad grunts krāsa pēc jaunā nosaukuma Perform Primers. Uzsveru, tā ir grunts krāsa. Iepriekš viņš bija kombi primers, ja kāds atcerās no iepriekšējā sortimenta tādu produktu. Sadošu. Nākamais produkts tātad ir Val Primers Pro. Iepriekšējais nosaukums bija Special Primers. Es viņu saucu par izlīdzinošo grunti. Un grunti, kad mums ir problemātiska virsma un mēs gribam pārliecinoši nokrāsot viņu kvalitatīvu. Ja. Un bloķējošā, sedzošā arī grunts Flūger ISO 5, kas ļoti daudzkārt ir izglābusi dažādas situācijas, nikotīni, pleķi no ūdens, pēc ugunsgrēkiem traipi, kurus nevar nomazgāt. Perfekti strādā produkts. Pārliecinās, par to pats es strādājis ar viņu flomasteri, neuzmanīgi kaut kas bloķē, var pārkrāsot, viss strādā. Tātad grunta ar pilnīgi aizvērtām porām, kas absolūti sevī neabsorbē ūdeņu. Tā formula ir uztaisīta tāda. Ja? Kāpēc mums kaut kas nāk ārā? Jo virsējā plēve nenobloķē, kā krāsa, piemēram. Ja? Viņa absorbē ūdeni un atdod iekšā, un pleķis iznāk ārā. Šai gruntī tā nav. Tātad pamat uzdevumu gruntīm. Neskatāmies tur. Es saviem vārdiem izstāstīšu. Tātad dziļumgrunts. Īpašības un schēmiņu uzīmēsim. Tātad dziļumgrunts ir dažādas, un tagad atkal ir pastāsts, vēlreiz es atkārtošos varbūt no iepriekšējiem semināriem. Dziļumgrunts strādā materiālā iekšā. Tas ir jāsaprot. Tātad galvenā funkcija sasaista materiālu, noņem daļēji putekļus. Tas ir mīts, kad ar grunti mēs noņemam, vajadzētu iepriekš noņemt un tad gruntēt. Ja? Mazās daļiņas viņi noņem. Lūk, tātad sasaistošā dziļumgrunts, kas strādā materiālā iekšā. Ja? Šī grunts, es uzsveru, viņa neizlīdzina ūdens atdevi no krāsas. Lai tie nebūtu tukši vārdi, bērnībā ļoti patīk zīmēt, un mammai likās, ka es varētu būt kāds mākslinieks, bet zīmēja pamatā tankus. Tie man perfekti iznāca. Tā kā, diemžēl nesanāca to zīmēšanu. Zīmējuši kā mācējuši. Tātad virsma. Tā virsma var būt jebkāda.
iedomājamies, ka tas ir Eģipts, tas ir cementa kaļķa apmetums, vienalga kas, bāzes virsma. Uz to virsmu parasti mēs uzliekam kārtiņu ar špakteli. Virsma arī nekad nav līdzena, jo, ja mēs skatāmies to zem mikroskopu, nu, tā it kā uz 2 metriem, 2 milimetri, bet šis te slānis, viņš ir atšķirīgs, ja? Viņš ir atšķirīgs, tas biezums staigā būtībā. Uz šo te virsmu mēs uzliekam plānu kārtu ar špakteli. Nu, plānu kārtu es uzskatīju 2 līdz 4 mm, kā nu kurā gadījumā, viss ir atkarīgs no prasmēm. Ir prasmīgi krāsotāji, kas māk perfekti izvilkt tās virsmas, ja? Bet pēc būtības, ja? Tātad mēs izlīdzinam nosacīti to virsmu, ja? Tātad tīgrunts L, F, nu, mūsu gadījumā non-drips, ja? Sinonīms, nu, saīsināt, ja? Mēs visu to noslīpējam teorētiski. Mēs noslaukam šīs smalkās daļiņas. Neesmu redzējis nevienu, kas slaucītu putekļus. Paceliet roku, kurš slauka putekļus pēc slīpēšanas? Vāc. Tiešām? Labi, izrakstīšu recepti. Aiziesiet uz aptieku, nopirksiet galvai tabletes. Visi pārējie, jo tiem nevajag tabletes. Pats atzīšos, neslauku, un džeki neslauks linkuma dēļ, bet saprotu, kad ir jāslauk. Tas ir pareizi, jo lielums ir jānoslauka, porās vienalga smalkās daļiņas, kas ir atdalījušās. Ko dara tīgrunts? Viņa strādā šinī te slānī. Šinī te slānī. Tātad viņi ar savām smalkām daļiņām viņa sasūcās. Ja? Sasaista virsmu. Mēs visi zinām, putekļi tiek sasaistīti. Bet viņa nekad nevar izlīdzināt no krāsas kārtas. Šeit būs krāsas kārta. Ko mēs uzklājam? Viņa nekad nevar izlīdzināt uzsūkt spēju, ūdens atdeve. Un tajā brīdī, kad mēs uz nožūšu grunti, kas uztaisa daļēji plēvi, jo agresīvu plēvu mēs nevaram uztaisīt, tā traucē krāsojumam, bet tajā brīdī mēs iedodam krāsas kārtu, it sevišķi tas ir aktuāli uz bezgaisa krāsošanu. Mēs arī paralēli varam parunāt periodiski par bezgaisa krāsošanu. Ja? Viens scenārijs ir rullīts, kad uzklāja vienu, otru kārtu. Cits scenārijs ir bezgaisa krāsošana no pulverizatora. Ja? Tur ir ļoti agresīvs šoks ar ūdeni. Ja? Un tajā brīdī šajos te viļņos viņš savādāk uzsūc. Tātad, kur ir biezāka kārta, viņš uzsūc mazāk, kur ir vilnīši, kur ir plānāka špakteli, kur ir bedrīte, viņš uzsūc vairāk. Un tā ūdens uzsūkšanās, viņa ir dažāda. Viņa nav vienmērīga nekad. Mums liekas, ka nogruntējot to grunti, mums ir vienmērīga plakne, mums ir vienmērīga sagruntēta virsma. Tā nav. Kas notiek pēc tā? Bieži vien uz tādām slīdošām gaismām, sienām garām, ja? Mēs skatāmies, bāc, šos redz, šuvvietas redz, ēnas redz, krāsa žūst, pirmā pazīme krāsa žūst, ja kāds ir pamanījis, ir dažādi scenāriji. Ja viss ir iznācis labi, un tas nav vienmēr, bet ja viss ir iznācis labi, krāsa žūst vienmērīgiem plankumiem. Citreiz krāsa žūst tādiem kā fingāliem, tur pleķis, te pleķis, es runāju pa matētu. Kad mēs uzklājam krāsu, viņa spīd, žūšanas procesā viņa paliek matētāk. Ja mums ir vienmērīgi plankumi, mēs saprotam, ka viņi vienmērīgi žūst, bet ļoti bieži ir tā, ka viņi žūst tādiem lokāliem pleķiem. Te spīd, tur jau ir matēts. Ja? Tas nozīmē, ka tā ūdens atdošana no krāsas, viņa ir aizgājusi nevienmērīgi. Un šādas gruntis ir liels risks, ka jums var neizdoties krāsojums. Mēs pēc tam pie krāsojuma atgriezīsimies pie tās grunts un labojumiem, un tad jūs varbūt savilksiet paralēles, kad šis variants ir visriskantākais. Es nesaku, ka viņš nav pareizs. Mēs paši ļoti bieži strādājam ar to, bet es tagad runāju par to, ja tev ir prēmijum plus objekts, un tev ir budžets, un tu gribi saņemt un neko nepārtaisīt. Tad
tev jānodrošinās, un varbūt bišķiņ citreiz padomāt tai situācijā kaut ko piemaksāt par labu grunti, nevis ekonomēt uz tā, ja? Mēs visas grunts tūlīt iziesim un atšķirības jūs sapratīsiet. Tātad, vēlreiz uzsveru, samazina uzsūkt spēju, bet nevis nobloķē. Un atkarībā no tā, kāda jums ir apmetuma, špakteles kārta, šuve, reģipsis, šuve, apmetums, dažādu uzsūkt spēju, no tā arī atkarīgs, kā žūs jūsu krāsa, kā viņi uzvedīsies, kā viņi uzvilksies un kas būs gala rezultātā. Tā ir būtiska lieta, atceraties to. Es nesaku, ka tā nevar darīt, tā var darīt, bet jāanalizē, kāda situācija, kāda krāsai spīd un pakāp, kādas sienas, kā krīt gaisma, kāds tonis. Šīs ir būtiskas lietas. Ja mums ir klasiskā hrušovka, kur ir mazais lodziņš, 1,30 m uz 2, un nekur nekas nespīd, mēs varam tā darīt bez bažām, jo tur nekad neko neredzēs. Tur redzēs tikai pie slīdošās gaismas īpaši ieskatoties. Ja? Bet ja mums ir moderni dzīvokļi, mājokļi, kur populāri ir garas sienas, garas slīdošas gaismas, parasti šis variants nestrādā. Viņš nestrādā. Un ja ir kasīgais klients, kas skatās šādi, varbūt viņš neko neredzēs. Bet ja viņš aizies šādi, viņš redzēs visu. Es izstāstīšu, kā jūs pasargāt no tā, lai viņš arī šādi neredzētu. Ok? Tas ir aktuāli. Ir. Super. Braucam tālāk. Nākamais produkts. Izmaiņas un kā ar viņu strādāt. Tātad kombi grunts. Tātad šī grunts joprojām mums vēl ir. Mēs mēģinam viņu lēnu gāzi pārdot. Grunts ir nenovērtēt. Teikšu, kā ir, jo produkts ir ļoti labs. Tas nav primers, tā ir akrila bāzes sedzoša grunts. Parasti, ja mēs runājam pa visiem ražotājiem, kā atšķirt primeru, kas smuki uzvalkās no akrila bāzes grunts, viņi vienmēr ir šķidrāka. Tāpat kā krāsas, ja? Tātad modificētās krāsas viņas ir viskozākas. Akrila krāsas viņas ir šķidrākas. To mēs testā arī redzēsim, pilnīgi savādāk viņas uzvedās. Ar viņām viegli strādāt, viņas viegli rulējās, un viņām nav tā viskozitāte. Tātad šī 100% akrila bāzes grunts, pamat pielietojums viņai, ja mēs nodefinējam, būtu tāds, kad gruntēšana virsmām, uz problemātiskām virsmām, zem stiklaudumiem, zem tapetēm, vai arī zem krāsošanas, aktuāli, un pastāstīšu pēc tam, kāpēc tieši griestiem, ja mums vajag, lai mums perfekti izlīdzinās ūdens sadalījums no krāsas. Zīmēšu atkal savu šo te schēmu. Saprotu, ka nav saprotams, bet, gan jau, ka ir redzams un ideja skaidra, ja? Tas pats scenārijs, tātad apmetums mūsu, virsma, ja? Vienalga, ja? Tātad Raksti jau nosaukumu. Jā, perform. Špakteles kārta, teorētiski, ja, kas mums izlīdzina. Kaut kur mazāk, kaut kur vairāk, ja, bet viņi ir. Es vēlreiz saku, mēs tā nešpaktelējam, bet ja mēs skatāmies šķērsgriezumu, apmetumam mainās struktūra, slānis, špaktelē arī mainās struktūra slānis. Ja? Mums nekad nebūs tā, ka mums tie slāņi būs perfekti. Kaut kur plānāk, kaut kur vairāk un tā tālāk. Apakšā var būt monolīts, apakšā var būt bloks, kas sūc vairāk. Ja? Un tā uzsūkt spēja būs vienmēr atšķirīga. Ja? Ko dara perform grunts? Atšķirībā no tīvgrunts viņa strādā jau kā membrāna, kas sadala mitrumu no krāsas. Ko tas nozīmē? Mēs uzklājam mūsu primeru. Ja? Es tā triviāli uzzīmēšu tādiem daudz nezīmēšu, nav smuki. Un šai membrānai struktūra akrila krāsē ir tāda, kad uzliekot krāsu, un tas pats attiecās uz uzsūkšanās spēju.
Halo? Ir, jā. Tā ideja tāda, ka uzklājot krāsu vai uzklājot primeru, šis produkts, un to jūs redzēsiet testā uzreiz, tas būs acīm redzami, apmēram 70% atdod mitrumu iekšā, iztvaikojot, 30% tikai uz āru, tātad ir ūdens sastāvs gruntī, žūstot, grunts pieņem savu formu, atdod virsmā. Nožūstot, viņi uztaisa membrānu, kad mēs klājam krāsu, tieši tāpat krāsa uzvedās tā kā grunts caur šiem kanāliem, 70% viņi atdod savu mitrumu uz iekšu, 30% uz āru. Kur es to produktu ieteiktu izmantot? Ja? Nu, tātad es jau minēju, zem tapetēm, zem filčiem, bet pie krāsošanas, ja mums vajag salīdzinoši vienkārši labu produktu uz defektāciju, jo viņš ir sadzošs, bet kas vienmērīgi sadalīs to krāsu, tātad, griesti, sienas, jebkur, ja? Tātad šī gadījumā mums pašiem jātestē. Ja? Ir daudzas sedzošas grunts, bet pamatā viņas iedalās. Vai nu tā grunts ir uzsūcoša, sedzoša, vai nu tā grunts ir kā membrāna. Es negribu pielietot to vārdu kā plēve. Uz membrānu gruntīm, kas ir nākamais mūsu produkts, krāsa uzvelkās perfekti. Ir daudzi tādi, kas strādā ar bezgaisu. Paceļat rokas. Bezgaisa krāsošana. 1, 2, 3, 4, jā. Maz. 4 cilvēki tikai, ja? Pārējie visi ar rullīšiem strādā. Okay. Ja mēs runājam par bezgaisu, it īpaši tas ir jūtami. Mani dzird labi tagad? Ja? Dzird labi. Ja mēs strādājam ar bezgaisu, pirmā pazīme, ka mums nevienmērīgi sadalās tie, nevienmērīgi uzsūcās, tas ir šī gadījumā, ja? Tas ir tad, kad mums ir baigie leopardu pleķi. Un pamatā tā ir. Un reku, es atceros, kolēģim bija objekts, kad mazākās telpās, kur nav tas apgaismojums, it kā viss ir ok, tur neredz, bet tur, kur bija lielā zāle, tu atceries, ja? Tu darīji tieši to pašu. Bet pie lielajiem logiem, pie lielajām gaismām bija pleķains. Tu saki, bāc, nesenāk. Nesenāk, jā. Tas ir šī iemesla dēļ. Tāpēc, ka gaisma krīt tā, ka viņa izceļ visas tās vietas, kas uzsūc nevienmērīgi to krāsu. Un pie tā lielā ūdens apjoma, šeit mēs esam nogruntējuši, bet uzklājot ar bezgaisu, pie lielā ūdens apjoma krāsa atdod iekšā, un tur, kur ir blīvāks, veidojās pleķi. Tas matējums arī ir nevienmērīgs, ka viņš žūst. Ja to pavēro, to perfekti var saprast. Trešā grunts, tātad par šito akrilu gruntu ir skaidrs, ar ko viņi atšķirās no tīfens. Ir plus mīnus, ja? Trešā grunts ir mūsu izbijis produkts Special grunts, Special Primers. Tagad ir jaunais nosaukums Val Primer Pro. Tā ir jaunā sērija. Faktiski, kas ir mainījies, gan iepriekšējā slaidā to, ko stāstīja kolēģis, visām gruntīm ir piešķirti šie te standarti, tātad Nordic Swans, Eco Labels, arī gruntīm, ja, un šeit ir tas pats. Faktiski sinonīms un strādā ļoti līdzīgi kā Special Primers. Galvenā atšķirība Special Primeram no šiem diviem produktiem, viņš arī ir sadzošs, un viņš uztaisa plēvi, kas uzvelka pēc tam krāsu. Ko tas dod mums? Zīmē atkal schēmu. Mūsu špaktele, mūsu grunts. Grunts, to mēs testā parādīsim, jūs varēsiet apskatīties, pirms mēs sāksim to testiņu. Grunts ir principā ar slēgtām porām. Ja tur bija kanāli, kas izlīdzināja akrilā, kas izlīdzināja vienmērīgi ūdens atdevi, tad šeit ir ļoti smalkas struktūras, tvaika caurlaidīgi, tā nav plēva, visi produkti ir tvaika caurlaidīgi, bet ļoti smalka sadaļa ar ūdeni. Un šeit tā schēma strādā bišķi savādāk. Tātad šeit, uzklājot krāsu, ir cita schēma. 30% uz iekšu iztvaikošana, 70% uz āru. Saprotat? Starpība. Akrilu grunts un šī te modificētā grunts pilnīgi otrādi strādā.
Un te ir jāsaprot riski strādājot ar vienu vai ar otru grunti, kādi ir iegūmi galvenie. Mēs vienmēr esam teikuši, ka Special Primer, tagad ar jauno Val Primer Pro, mēs iesakam gruntēt garās sienas, lielos laukumus, tur, kur vajag perfekti izkrāsot intensīvus toņus un tā tālāk. Ja? Kāpēc tas tā strādā? Pamatā, ja jūs ievērosiet, mēs uzklājam uz vienu un uz otru grunti līdzīgu krāsu, šeit krāsa pa 30% žūs ilgāk. Dēļ tās ūdens atdeves no tās plēves, vai nu mēs rūlējam, vai nu mēs pūšam, krāsa karāsies ilgāk. Pie jebkuriem apstākļiem. Protams, ideāli apstākļi, jūs zinat, ir 15 grādi, mitrums tur 65, tas ir visoptimālākais. Ja? Bet šeit tas produkts strādā tieši dēļ tā, ka ūdens atdeve no krāsojuma virsmā ir pilnīgi otrādi. Ja? Tātad 30% uz iekšu iztvaiko ļoti minimāli. Pamatā viņi karājās un tvaiko lēnām ārā. Pa to laiku tā grunts arī spēja uzvilkties smuki. Un krāsa pēc tam strādā precīzi tāpat, uzliekot šo krāsu uz šo Special Primer veco produktu. Es viņu tagad vēl neesmu iemanies, saucu Val Primer Pro. Viņi karājās daudz ilgāku laiku. Tātad, ja man ir kāpņu telpa, tumšs tonis, nezinu, gara siena, vai es tiešām gribu saprast, ka man būs viss čotka, krāsa uzvilksies, mēs izmantojam Special Primer. Kas saistās uz sienām, ļoti labi strādā tieši uz sienām ar to produktu. Ja? Tātad, ja mēs pūšam ar bezgaisu sienas, viņš perfekti izlīdzina, krāsa uzvalkās kā spogulis. Viens moments, es nezinu, sapratīsiet vai nē, es centīšos izskaidrot, ar šo grunti ir riski. Es pats uz tiem riskiem esmu uzkāps nevienu reizi grābeklis. Ja? Sakiet lūdzu, vai ir tieši ar griestiem tas notiek? Es uzsveru ar griestiem. Vai ir kādam gadījies, krāsojot ar bezgaisu, tas ir bieži vien ar bezgaisu, kad krāsa sāk dot burbuļus un krāterus? Nevar būt, ka nav. Ir bijis? Vēl varbūt kādam ir bijis? Nu, ok, varbūt arī sienu. Bet, jūs sapratot, pa ko es runāju, ja? Un it sevišķi tas ir aktuāli uz otro kārtu. Ja, ja mēs tā pamanam, pirmajā varbūt viss ir ok, visi forši, otro kārtu bezgaisu maucam, bāc, aizgāja burbuļi, kaut kādi burbuļi, krāteri, ja? Vai ir versijas, kāpēc tas tā notiek? Es gribētu no jums dzirdēt. Vai jūs esat izdarījuši secinājums, kur bija iemesls, kāpēc tā uzvedās? Bāc, baigi gudrie džeki, ko es te daru? abi divi, pareizi atbildēju. Malači. Opa, labs ir, tagad ir. Jā, vīri, visi ļoti pareizi. Un parasti tas notiek uz griestu krāsām. Visbiežāk uz griestu krāsām. Kad mēs runāsim par krāsām, es uzzīmēšu katru krāsu struktūru. Bet tagad pabeidzot šo jautājumu, kāpēc jāuzmainās ar šiem membrānu primeriem? Pilnīgi jūs pareizi pateicāt, tātad viņi veido bloķējošu kārtu. Uz sienu krāsām viņas ir ļoti viskozas, staipīgas. Šie burbuļi praktiski nav iespējami, ja? Viņas perfekti klājās. Bet ja mēs liekam bieži vien krāsas, kas ir ar stipru matējumu pakāpi, kurām pildviela ir rupjāka, būsim reāli, viņa ir rupjāka, tātad tur ir pildvielas no krīta daļām, no dolomīta daļām un tā tālāk, ja. Plus saistvielas, plus plastifikātori griezt krāsām zemākas kvalitātes ir mazāk, un līdz ar to viņas ir porainākas. Pirmo reizi uzklājot uz šo membrānu Special Primer, pieņemsim, mēs strādājam ar bezgaisu. Ļoti daudz man jautā to problēmu tieši par bezgaisu. Mēs nezinām, kas ir bijis, mēs atnākam uz objektu, kas tur ir krāsots, mēs nezinām, mēs nevaram izdarīt to analīzi. Mums ir jāizlabo griesti. Divi scenāriji. Vai nu mēs tos griestus pārvalkam pilnībā un krāsojam no jauna, vai nu mēs lokāli viņus labojam un atkal krāsojam no jauna. Bet mums tur ir poraina krāsa. Tā, mēģināšu uzzīmēt. Tātad mēs nezinām to situāciju. Tātad mums ir griesti, un viņi jālabo plaisas vai nelīdzums vai vēl kaut kas. Mēs nezinām, kas ir apakšā. Mēs sākam labot.
Pirmkārt, ir jāizvēlās špakteli, lai samazinātu šo risku. Ir aizvērto poru špaktelis, kas ir cietāks, blīvēks, un atvērto poru špaktelis. Tas nenozīmē, ka blīvāk špaktelis sliktāk slīpēsies, bet viņai būs pildviela smalkāka. Ja? Ir rupjāks špaktelis. Ja mēs uzliekam šo švammi, špaktelis, un pūšam šo matēto kārtu, pilnīgi precīzi pateica kolēģis, šī krāsa caur šo švāmu uzsūcās un atturās pret membrānu. Šis valprājmers tieši tāpat var nostrādāt. Ja mēs nogruntējam ar šo valprājmeru, mēs uztaisam membrānu, un ja mēs ar vienu reizi nenopūšam, tad otra reize tās krāsas kārtas strādā kā švamme. Otrā reize atturās pret membrānu un atnāk ar burbuli atpakaļ. Tātad mēs neesam novērtējuši pareizi situāciju. Līdz ar to, ja mums ir nezināma virsma krāsota, mēs nezinām, kas ir apakšā. Es iesaku izmantot grunts krāsu. Vai nu tīvgrunti, burbuļi nebūs. Bet te jāizvērtē, kādu mēs gribam kvalitāti. Ar tīvgrunti pieregulēt ir grūtāk labojuma vietas. Ar grunts krāsu izlīdzinās klājumu. Tātad jautājums, gribam riskēt vai nē. Valprājmers ir jāizvērtē situācija. Mana kompānija konkrēti 2 reizes uzrāvās to, ka mēs, nezinot, uzrāvām valprājmeru un man gāja burbuļi. Tad es to nesapratu. Tagad līdz manīm aizgāja, kas pa problēmu. Vai šī situācija skaidra? Jā, lūdzu. Nezināmā virsmā uzvalkot visu, vienkārši visu nolec nost. Uzvalkot špakteli virsū, vecai krāsai, pirms tam nogruntējot, vienkārši pēc tam viss nokas nost līdz reģipsim. Nokrīt nost. Bet tas ir normāli. Tas Latvijā tā tas strādā. Un pats interesantākais, kad es pieļauju, ka tas strādā tā arī Zviedrijā. Es biju izbrīnīts par to, kad runājot ar Zviedriem, es prasu, kā jūs strādājat, kādi jūs tie dara principi? Viņi saka, kā? Mēs špaktelējam, slīpējam, un tad uzreiz maucam gruntskrāsu. Vai nu šo te perform primeru, pamatā viņam ir valprājmers. Es saku, kā? Gruntēšana kaut kāda vēl, putekļi. Nē, mums ir jaunās bezputekļu špaktelis tagad. Nevajag. Uzreiz. Un krāsa virsū. Arī mēs testā redzēsim, arī es biju izbrīnīts par to, kad arī tādi populāri objekti viņiem ir, kad ir gruntskrāsa, jau tonī, un viena kārta krāsa. Viņš ir, tas strādā. Viss labi. Nē, tas strādā. Jautājums ir par kvalitātes kritērijiem. Ja? Tātad, vai mums pieņems to darbu? Vai ir skaidra atšķirība starp šiem te 2 produktiem? Tātad, gruntēšanas, tā. Grunts krāsa un grunts praimers. Tā atšķirība ar ūdeni. Jūs sapratāt ideju. Vienā variantā viņš izlīdzina ūdens uzsūkšanos un atdod 70% sienā, izgaro gaisā 30%. Otrā variantā scenārijs ir pilnīgi savādāks. Tātad 30 viņš uzsūc, sadala smalki un izgaro pamatā uz āru. Dēļ tās izgarošanas uz āru un smalkās membrāns mums ir iespēja to krāsu ilgāk žvidzināt, līdzināt. Ja? Mums ir iedots laiks, tad mēs varam perfekti izklāt. Un uz šīs grunts gala klājums izklājās tā kā uz galdu. Ja mēs strādājam ar bezgaisu, perfekti var nokrāsot. Ja? To mēs paraugos arī apskatīsimies un redzēsim. Tā. Un vēl viena grunts, kas, protams, varbūt daudziem ir zinām, ko es jau minēju, strādā ļoti labi. Slēgto poru grunts arī ļoti labi uzvalkās, var izmantot gan kā gruntskrāsu, gan kā gala klājumu. 5. numurs, bloķējošā kārta. Tātad nikotīns, traipi, ūdens notekējumi, viss, kas traucē mums kaut ko nosegt. Ja? Un te atkal iet runa par porām. Ja? Tātad, ja mums ir kaut kāds produkts, kas reaģē ar ūdeni, mums ir jāuzliek bloķis, tad šī krāsa uzliek 100% bloķi. Ir kāds strādājis ar šo produktu varbūt? Strādā? Marķieri. Nosedz viss ir kārtībā. Super, paldies.
Man joprojām ik pa laikam jādzīvo savā vannas istabā dzīvoklī, kur 2000. gadā es taisīju remontu, neko nesapratu no tā, ar marķieru zīmēju tās lampiņas nepareizajā virzienā. Tad atnāca krāsotājums, ka viss kārtībā. Tīvgruntu nogruntēju, nokrāsoju. Es pēc tam 3-4 reizes krāsoju, iepriekš. Bet vienalga, kad samitrinās telpa, uzreiz sitās ārā, dēļ mitruma. Viņš uzreiz parāva ārā.